protams, lai katrs aizvers no mākslas galerijas programmu kādu suvenīru arī, kas vēl ilgi ziedēs arī mēnesi viņu mājās Ventspilī. Pirmkārt, paldies par izstādes iekārtošanu, par mums atbraukšanu. Es došu vārdu uzreiz Guntai, jo šeit ir telpa, kurā darbi ir izkārtīti. Par un ap ceļu sadarbību, kāda bija Guntai un mākslinieku grupai ar Ventspilī, tad droši vien jau mums interesanti mums uzzināt pašiem arī no Guntas. Paldies, Kristap! Liels prieks par sadarbību, jebkurā gadījumā. Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas te ir tik kuplā skaitā atnākuši pagodināt mūsu Ventspils trījos māksliniekus, bet pastāstīšu trijos vārdos, ja man izdosies, kā tas viss mūsu projekts sācies ir. Bet projekts sākās 2011. gadā, un sākās ar to, ka mēs, Liepājas mākslinieku grupa, kopumā 10 cilvēki, rīkojām savu izstādi galerijā, tā nav galerija, bet teātra namā Jūras vārti, kur producē Iveta Ēršķe, un ļoti veiksmīgi mēs mākslinieki savācāmies, darbus aizvedām, un arī tieši tāpat kā jūs visi atbraucām. Kopumā tas bija, mēs bijām toreiz, laikam, 8 vai 9, un tas notika 8. martā, es tagad atceros. Un pagājis ir neilgs laiks, un atkal jāsaka, ka divas kuratoras bija, Iveta Ēršķe un Ingrīda Ozoliņa, kas šo izstādi izveidoja Ventspilī un šodien atved uz šejieni. Es domāju, ka mūsu sadarbība ir ļoti veiksmīga. Jau Iveta Ēršķe teica, ka laikam 2014. gadā mēs atkal tiekam laipni gaidīti Ventspilī, kā es to sapratu, un tas ir tikai apsveicam, ka divas pilsētas, absolūti kaimiņu pilsētas, var tā sadarboties tādā brīnišķīgā jomā kā māksla. Tad, lai gari nerunāt, un es gribētu jums nolastīt apsveikumu vārdus, ko sūtījumu Silvu Golda. Viņa labprāt būtu gribējis atnākt, bet viņš šodien, diemžēl, ir Rīgā, un tāpēc viņa lūdzu, lai es nolastu viņas vēlējumu un apsveikumu gan Ventspils māksliniekiem, gan visiem klātesošajiem, ko viņi saka. Ventspils māksliniekiem. Man patiesi prieks, ka Liepājas un Ventspils mākslinieku aizsāktā radošā sadarbība turpinās, un mūsu savstarpējā izstāžu apmaiņa kļūst par nozīmīgu mūsu pilsētu kultūras sadarbības veidu. Novēlu, lai šīs saiknes starp Liepāju un Ventspili nebeidz krāšņot mūsu pilsētas un priecēt ikvienu mākslu baudītāju. Tā kā milzīgs paldies Ventspilniekiem, Ventspils māksliniekiem. To, ka atsaucāties tik kuplā skaitā, tieši tāpat kā mēs liepājnieki, mēs jau atsaucamies kuplā skaitā. Un vēlētos pasniegt dziedus katram. Labvakar visiem, un man tiešām liels prieks par šo atbildes vizīti, un Liepājnieku izstādi nosauca Liepāja 111 Ventspils, kas atspoguļo attālumu kilometros starp abām šīm pilsētām. Es domāju, ka starp šīm izstādēm distance cilvēku starpā un mākslinieku starpā ir noteikti jūtami mazinājusies. Un tā varbūt ir tikai tādos skaidros izsakām, bet es domāju, ka emocionāli radoši un cilvēciski, es domāju, ka šī saikne, es varētu varbūt pat teikt atjaunojusies. Es varbūt nezinu, ko tālāko vēsturi viņa noteikti ir bijusi. Un man liels prieks ir, ka Ventspils māksliniekiem šeit ir daudz ne tikai vienkārši kolēģi, bet arī draugi. Un visi jūs esat šeit, lai sveiktu Ventspils māksliniekus. Un es no savas puses varu teikt, ka ja dziesmnieks Valds Atāls saka, ka istaba bez gleznām ir kā māja bez logiem,
Tad pārfrāzējot, es varētu teikt, ka šeit, šajā galerijā jums ir daudz brīnišķīgi logi uz mākslinieku radošo izpausmi, uz viņu dvēselēm, uz viņu domām un sajūtām. Un šeit ir ļoti daudz ko redzēt, un man ir liels prieks, ka darbi ir ārkārtīgi atšķirīgi, gan tehnikās, gan materiālos, un teiksim, stilistiski ļoti atšķirīgi ir darbi. Un šo izstādi nebija viegli iekārtot, jo telpa ir ārkārtīgi aktīva, un šis principā ir interjers, un bija jāņem vērā to, ka šis ir interjers ar daudzām interjeram piederošām lietām, un tās gleznas vajadzēja tā gaumīgi iesēdināt, bet šķiet, ka mums tas ir izdarīts. Daudz maz labi, un es jūs vēlreiz sveicu visu ar šo notikumu, un Liepājnieks tiešām 14. gadā gaidīšu atpakaļ Ventspilī uz atbildes kārtējo. 2 reizes varbūt nav vēl tradīcija, bet 3. reize jau noteikti būs tradīcija, lai mums visiem izdodas. Paldies Ventspils māksliniekiem, un varbūt, kad arī kāds no Ventspils māksliniekiem tagad gribētu man vārdu teikt. Ingrid droši vien. Nu jā, tad bija pusotru gadu atpakaļ, par ko Tīva tagad runā. Un tagad viens jāsasparojās. Jā, jāsasparojās. Un sasparojās arī. Bet sākuma ideja bija, ka mēs būsim muzejā.